Labs rīts no rīta. Šorīt ne no studijas. Kaut kur vakar bišķiņ apaugstējos, un tad šorīt pie tējām tepatās. Bet vakar apsolīju to, ka mēs turpināsim sarunu par to, tādiem neierastiem elementiem par to, kas palīdz virzīties uz priekšu un kas attīsta mūsu progresu dažādām lietām mūsu dzīves sfērās, arī uzņēmēju darbībā. Vakar bija par neapmierinātību. Mans sievas kundze arī atzinās to, ka viņa vakar praktizēja, ieklausījās arī sevi vienā konkrētā gadījumā, kurā viņa bija iesaistīta, un viņa praktizēja neapmierinātību, respektīvi viņa ieklausījās sevi, un jūt, ka viņa nav apmierināta ar to situāciju, un arī tas, kas šī rītā būs par neiecietību, jeb angliskais vārds intolerance. Jā, tie abi divi vārdi, kurus parasti tā ļoti uzmanīgi virpina un skatās līdzi tikai tāpēc, ka viņi ar viņiem var sadedzināt tiltus, un šie ir tie instrumenti, ar kuriem jārīkojās ļoti uzmanīgi. Bet tāpat laikā viņi ir tik tiešām doti, un tā ir arī daļa no emociju gammas, kur mums ir jāiemācās piedzīvot un piedzīvot pareizi. Jo pēc būtības, ja mēs paskatāmies arī, kas mums vēl iekšā, ne, mums ir prāts, mums dvēselīte, ne, mums ir prāts, mums ir griba, mums ir emocijas. Ar prātu mēs strādājam jau no pirmās klases, ja, un pareizāk sakot, jau no bērna kājas mums māca gan pikšels uzvilkt, gan reizrēķinu sataisīt, ja, gan sarkanās gaismiņas pie luksofora ievērot, ja. Bet, un tad, protams, ja mēs gribam kaut ko savā dzīvē attīstīt, tad mēs mācāmies arī tādu, neteiksim, gluži stoicismu, ja, bet mēs mācāmies to, kā to savu gribu pakļaut kaut kādām vēlamiem rezultātam, ne? Bet emocijas mēs varbūt atstājam tikai uz 14. februāru, ja, priekš Valentīna dienas, mēs emocijas atstājam priekš hokeju, bet, kā minēju, tāpēc tās kā notīs, vai ne, notīs arī ir vairāk nekā viena vai divas, nav tikai viens baltais taustīšs, viens melnais, tāpēc arī krāsu gamma ir lielāka un arī emociju gamma, un viņas visas ir dotas, un viņas vienkārši jāmāk gudri izmantot un vadīt atbilstoši attiecīgai situācijai. Neiecietība. Kas ir tas, kur es esmu ievērojis, kur cilvēki, kas ir daudz ko sasnieguši, ir vairākas lietas, kur viņos nav tas pretēji Uber pacietība pret šo te konkrēto lietu, ja, tad ir vairāk manāma neiecietība. Ja tu esi kaut kur veiksmīgi izmantojis neiecietību, ja, kā progresa dzinu, droši drīkst pierakstīt. Viens ir pret status quo, kad tā tas ir, tā mēs daram lietas, tik ilgi tas paprasa, kad mēs daram lietas. Tiešām ultra attīstīt, tad ļoti spēcīgi uzņēmēju darbībā cilvēki, kas visvairāk kārt redzējis līderi, ka viņos nav iecietības pret status quo. Viņiem ir vairāk tāds, viņi gāž, viņi riņķī. Ja jūs sakat, ka tā, jūs jāgaida tik un tik dienas, kāpēc? Ja pirmkārt viņi sāk varbūt ar jautājumiem, kāpēc? Nevis vienkārši, daudz no mums mēs vienkārši pieņemam to kā faktu. Tad jāgaida 10 dienas, jāgaida 10 dienas. Veiksmīgi cilvēki, nodēvēsim viņus par sakarīgu uzņēmēju, uzņēmīgi cilvēki, nē, viņi to nepieļauj. Kāpēc? Vispirms sākās ar jautājumiem. Viņi vispirms izjautā to sistēmu, un tad viņi, protams, meklē, jo viņiem neapmierina atbildi un pamatojums, tad viņi meklē, nevīļas pieķer sev, vismaz meklējumu prātā funkcionējumu to, kā var atrisināt savādāk un kā var to vēlamo rezultātu sasniegt daudz ātrākā laika posmā. Par laiku tas citi ir vai veids, kā tiek darīts, vai piedāvātie risinājumi, kad tās ir tas vienīgais risinājums. Ja? Un viss, un kas saka, esi pacietīgs, esi iecietīgs, ja, ka tev ir tāds piedāvāts risinājums. Sakarīgi uzņēmēji viņi to tā nedara. Daudz, kur patiesībā tā nedara. Viņiem vēl viena lieta, tas nav tā tikai pret ārējiem apstākļiem, viņi ir patiesībā arī neiecietībai ļoti bieži var redzēt veiksmīgi, tiek piemērot arī pret sevi. Cilvēki, kas ir daudz ko sasnieguši, var redzēt, ka viņiem ļoti ātri apriebjās savu uzvaras stāsti. Viņiem nepatīk kladzināt vienu to pašu uzvaras stāstu. Atkal un atkal. Viņi grib rakstīt nākamo.
Ja, tas, ka mēs izdarījām to tad un tad, vai mēs izdarījām to tā un tā, un mums bija tāds vajagais uzvaras moments, ja mums bija tāds uzvaras gads, es vairāk kārtīgi redzēju to, ka, vienreiz pastāstīju, otrreiz pastāstīju, trešo, 10. reizi pieminēju, kad bija tāda uzvara, jo, angliski viņš, nezināšu, kā latviski viņi iztulkot šobrīd, ja veikspējīgiem uzņēmējiem ir no kā bail, tad tas ir no tā, ka viņš varētu būt, ka viņš jau kvalificējies kā has been. Has been, tas ir tāds, kurš ir bijis varonis kādreiz. Kaut kur. Kaut kāda. Vairāk jau nav. Viņš bija čempionāta varonis 80. gados, ja viņš bija olimpiskais čempions, bet tagad viņš ir liels resnis un vecs resnis un ko nemāk pakustēties, ja. Viņš ir has been. Un tas has been status daudz, kur uzņēmē darbībā arī pie mūsu uzvarām. Tas ir tāda viena no lietām, ko es esmu redzējis. Arī maziem uzņēmējiem, kas ir ceļā uz virsotni, viņiem ir kaut kas no kā bail, tad tas ir tas, ka viņi varētu iekapsulēties un palikt kaut kādā laika pagātnes momentā, ja, ka tā bija viņu augstākā uzvara, tā bija augstākā virsotne, tas bija viņas slavas apagējs, un viņi visu laiku rušina, viņās nav iecietības pret to savu status. Un citu, kur arī vēl ir labi būt neiecietīgam, ir pret sajūtām, savām sajūtām, piemēram. Tad, kad tu jūti to, ka tev, piemēram, ir sagurums, tev ir kaut kādas lietas, kur tu esi pārāk, arī tas pats stress, ja, vai tev ir sadegšanas kaut kāda simptomi, ir labi, nevis paciest viņus, tā ir kā ir, viss, ko darīt. Nē, bet ir iet un analizēt, piemēram, rakties līdz saknei, un štukot, kāpēc? Un tad kaut kādā brīdī tu pamanīsi to, ka tev vai tie ir kaut kāda apstākļi, vai tas ir kaut kāda konteksta, iespējams arī pat cilvēki, ar kuriem kopā esot tev nav forši. Viņi tevi izsūc, viņi tevi atstāja tukšu tā kā tādu baloniņu, lietot. Un tāpēc analizējot to un neesot iecietīgam, jo tā neiecietība viņa patiesībā palīdz saklausīt arī to neapmierinātību par to konkrēto situāciju. Un tad arī tas ir kā tāds progresa dzinols, kas palīdz iet uz priekšu. Un to pie tā ir vērts ik pa brīdim apstāties un ieklausīties un rakstīt savu, piemēram, esot neiecietīgs pret kaut kādām lietām, kā mēs runājam. Ja? Piemēram, tu pamani to, ka tu runā. Šito es nesen dzirdēju vienā video, kur man likās paralēli doma, un likās, šis saskan ar to, ko mēs šorīt runāsim. Jo veikspējīgi uzņēmēji, viņus skatās, viņi pievērš uzmanību saviem vārdiem, jo viņš pieķer sevi runājumu par to, ka viņš ir saguris, ka viņš ir enerģija, viņi ir izsūkt enerģiju un tā tālāk. Viņš tā vietā, lai paciestu to, būtu iecietīgs pret sevi, ja? Viņš vairāk ir neiecietīgs un iet līdz saknei. Jo neiecietība jau nav tikai tāda, kur tu vienkārši ej un šķārties, un tu esi nepacietīgs, un kāda mēs parasti iedomājamies, ja? Šīs te konkrētās emocijas izpausme. Neiecietība var arī būt tāda, ka tu netolerē to lietu, ja? Un tu ej un izaicini konkrēto situāciju uz labāku risinājumu. Un patiesībā mums kā tautai, es ticu, ka mums derētu kaut kāda, mums jau valkās tie 700 gadi verga būšanas, ja, kur tur bija jāstāv klusu. Tur bija, saprotiet, ja tu stāvēji klusu, tad viss bija forši. Tu darīji tas, ko kungs tev liek, un tu neuzdev jautājumus, un tu neizaicināji autoritāti, vai nekas saka zemāk par zemi. Un pēc tam arī šie 70 gadi, vai nekas bija padomi gūstā. Tad tas viss ir atstājis kaut kādas sekas. Nedomā to, ka tā ir tāda veca kaut kāda dziesmiņa. Tas tik tiešām es esmu pilnīgi pārliecināts, 80% no tā pagātnes rēga mums ir jātīst nost, no sevis jāpaņem, jo daudzas lietas, ko mēs pie sevis arī kā tauta daram, tas ir tas, kas mums ir pagātnes mantojums. Un tur, piemēram, pret
pret varas pārstāvjiem, ja, pret politiķiem vai pret kaut kādu veidu, kā arī tie pašā valdībā tiek darītas lietas, ja. Ir viens, kur stāvēt pie ratiem un ļaut cilvēkiem izdarīt darbu, tam ir sava vieta, bet nebūt arī pilnīgam tādam kājaslauķim, kur tu, kā lielie kungi rindā izdomā, tā arī darīs, ne? Tāds ir kaut vai vismaz informatīvi iet un prasīt, un tas ir tas, kur es, ja tā pavisam godīgi, tas ir tas, kur es visvairāk esmu arī pats personīgi parādījis netoleranci, neiecietību, ja, tas ir sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, kur man pasaka, ka tieši ar iestādēm, ja, ierēģiem, kur man pasaka to, ka mēs daram tā un tā, mēs daram lietas, ja, un man malas skatoties, es saprotu, man neiet kopā. Man netop skaidrāks, ja, tikai tāpēc, ka jūs tā darat, man netop no tā skaidrāk, un es neredzu pamatojumu tam. Un tad iet un izaicina situāciju, bet arī pret sevi. Skatīties un netolerēt, ja? Netolerēt to savu nogurumu, netolerēt to tās savas sajūtas negatīvās, bet skatīties dziļāk, kas tad ir tas iemesls, aizrakties līdz iemeslam, lai varētu pēc tam to risināt. Dažos gadījumos tev nāksies pateikt tā kādam cilvēkam no savas dzīves. Tas ir arī. Esmu to darījis arī savā dzīvē. Tas nav tikai tā kaut kādu veco brūti pasūtīt vai veco brūti gan, ja, jaunībā pateikt, ka tu ar viņu vairāk nebrūtēsies. Nē. Arī vēl tagad šī vecumā, kad tu saproti, ka ir attiecības, kas tev nav veselīgas, viņam ir ok pateikt tā. Es ticu, ka arī man ir pateikuši cilvēki. Nedomā to, ka Lanka ir svētais un jau viņš vienīgais izvēlās. Es esmu piedzīvojis arī, kad ir cilvēki, kas izkancelē man no savas dzīves. Iespējams, es kaut kur kāpju uz varžacību vai kāpu ne tur, ko vajag. It's ok. Par sevi ir jāparūpējās. Un tāpēc viens no lietām, kas tam palīdz, ir neiecietība. Tāds, netipiskā emocija, bet, es turpināšu dzert savus tējas, arī tā jābūt uz kājām. Un jādara, bet ejam un daram arī šodien, un skatāmies līdzi. Šie ir tādi, kā jau minēju, asi instrumenti, viņus jāmāk lietot. Bet gan neapmierinātība, gan neiecietība ir dažkārt tāds interesants posms ceļā uz progresīvu risinājumu. Lai jaudīgi, un tiekamies rīt.